Man ir jautājums, ko Krišna saka par gejiem? Mark, I have a question. What is our stance towards the homosexual people? From a spiritual perspective, every living being is a part of God. No garīgās perspektīvas, katra dzīvā būtne ir daļa no Dieva. Whatever our color, whatever our race, whatever our sexual preference, these are all temporary designations. Lai kāda būtu mūsu ādas krāsa, rasa vai seksuāla orientācija, lai kāds būtu mūsu izvēle. As far as culture and tradition, there are various explanations of different principles. But as far as the Gita, the principle is we should feel compassion to the soul in every living being. Atkarībā no kultūras skatpunkta raugoties, protams, ir dažādi raksti un priekšnosacījumi, kā raugās uz šāda veida situācijām, bet no Bhagavad Gītas, no garīgās perspektīvas mums ir jājūt līdzjūtība pret katru dzīvo būtni. On a material level, there are so many differences. Materiālajā līmenī ir ļoti daudz dažādu atšķirību. But from a spiritual perspective, we're trying to reach beyond the conceptions of sex life and actually trying to connect to our original natural love for God. Bet no garīgā skatu punkta mēs mēģinām raudzīties pāri šīm seksuālās dzīves jautājumiem un šo situāciju aplūkot no mīlestības pret Dievu skatu punkta. And every living being has a chance of making that reconnection, and we should see that potential in everyone. Jo katrai dzīvajai būtnei ir iespēja nodibināt šo saikni, un viņai ir šis potenciāls.